Šodien mēs makšķerēsim kā cilvēki. Temats tāds. Lāšveidīgo cope iet vaļā. Pavasaris vēss. Bišķīt uzlīst, bišķi nelīst. Zīve rudenī ir bijis labāk nekā citas reizes. Un tad šodien mēs rādam to, kad, ja pēkšņi visas licences lielajās upēs ir izpirktas, ka eksistē arī mazās upes. Ar licenci, protams, kur maksā 20 eiro. Katra. Tu ievad tajā vietā, kur bija tas, ka teica, ka te vajadzētu kādam būt, un aiz akmeņa man vispirms forša cope, pēc tam blaukšas zivs sēžās virsū. Ļoti skaisti. Uz oranžā burkāniņa, kas šitādā rāvēna ūdenī droši vien izskatās zivī kaut kā savādāk, par ko sapratām, ka šodien tā zivs dziesma būs. Jā, laša mammutīgs bija. Tā bija pagriezienā, tur piespiesta pie krasta, bija kājas traume, un viņi pie traumas tur stāvēja akmeņos. Ja. Tāda klasiskā vieta, un kamsins traumītē. Ar lašu mammu cīnās. Baigi skraida. Jā, jau otro reizi uz augšu aiziet. To lašu un tēmiņu spinīgošanu jau saka, ja tu esi atrodis pareizās vietas, tad tev faktiski citur nekur nevajag eksperimentēt. Cik daudz no tās veiksmes katram cilvēkam ir balstās tajās iepriekšējās zinībās un cik var izimprovizēt? Protams, vajag to posmu zināt, kur tu makšķerē. Pirmajā reizē tev interesanti, tu kaut ko saproti, ja tev ir copes, tad tu jau zini, kur stāv zivis. Jā. Bet tā, es uzskatu, ka vajag vienmēr aizbraukt tur, kur tu zini, un vēl paņemt kaut kādu gabaliņu klāt. Bet lielā nevar cikos izdarīt. Šitā viņas jābildē ir. Nevajag vilkt ārā no ūdens un maz. Ja viņi skaisti, kāda viņi ir, redzi? Šitā, ja. Ir nevajag mums čakarēt ar izvilkšanu. Pasties, cik viņi skaisti šitā izskatās. Tu varēji just, ka tu to upi zini. Upīte nav liela, ja. Te, kad liels ūdens, tad tie tēmiņi stāv pie krastas uz tām kantītēm, ja. Un ja tu, piemēram, pienāc, ja, tad tu jau šito zivis, kas tev pie kājām nenotiks, ja, tev tikai strādāt pa to krastu, ja, vai tālājā distancē pie šitā krasta. Iest, kā iesita, kā iemauca, buļļo, ar tādu rāvienu, kā gribēja spinningu no rokas. Un tā iedeva, ka ir, kā ieblieza, Ai, cik smuka vobli ir paņem, ja. Jā. Nē, spožais, jā, redzēt, kā aspekt veselē, ja. Šitā ir zivs, ar kuru fočēties var arī izņemot no ūdens. Šitais ir dienas beigas ar to pašu. Igor šodien vairāk nemorķerē. Igor vairāk šodien kaut kā nemorķerē. Kā negribās vairāk makšķerēt. Jo šitās ir maizītas. Guga, nē, vecīt nav maizītas. Man liekas, ka kā nav? Baigi tumstais palikt. Vai paskatāmies, normāli. Mēs esam meistari izlīdzi. 67. 66, tā, 66, plus 67. Bet ir baigi foršās emocijas noķert. Viena zivs brauks uz mājām, pārējās turpinās dzīvot. Bet vispār tie cilvēki, kas kādreiz forelēs ir gājuši, viņi visi sapratīs, ko mēs te daram. Tāpēc, ka tā forele un jūras forele ir radniecīgas zivis. Mums Zivu fonds pirms kaut kādiem gadiem jau atbalstīja projektu, kur saucās Forele un brālēns. Un es jau no tiem laikiem jau tā arī uzskatu, ka tā ir forele un viņas radinieks no citām zemēm pišķīt. Bet viņi ienāk uz vienu brītiņu, un tad mēs to brītiņu varam izmantot, jo tās zivis ir stipras, uzmanīgas un skaistas. Ja tu uzliksi kamsinu, tad tev būs cope. Es uzlikšu kamsinu. Man atskanēja balss no debesīm. Dzirdējāt? Ja tu uzliksi kamsinu, būs cope. Mēs to varam izdarīt. Turklāt tajā pretīgajā krāsā. Kamsins īstenībā arābu valodā nozīmē puse no 100. Ko viņš nozīmē? Puse no 100. Palvināts tā. Kādā valodā? Arābu. Arābu? Kamsin. Kamsin. Kāds viņš izskatās? Šajās te viņš ir mīļš tāds 8 centimetri, bet viņš ir tāds 7. 7? Jā. Gidu jāklausa. Igors pa gidu strādāšu te upē, viņš zina arī kamsins.
Man ir svarīgi, kad viņš ļoti smuki undulē un sāniem tā kļundurējās, un tā to viņš ar to zivu uzprovocē. Celka forši bija, ja? Nu jā, tā kā aizķērās uz asni. Jā, tas nesabaidot. Tur nelaid, jo tur vēl zivis būs. Es zinu, nelaidīšu. Kā viņa smuki. Viņa paņemās izmantot savu. Tā. Stāsts ir par zivs atlaišanu un zivs fotografēšanu. Tam ir brīdī, kad tu esi cilvēks norāvis sev jumtu nost un dabūjis smuku zivi. Vispirms jau, protams, ar viņu apspēlējām. Bet te, kad viņi sāk padoties, vajag tomēr domāt, ko tu dari. Un tur internetā visās diskusijas bija par to, kā pareizi skrivis, vai te nav rokas priekšā vienam objektīvi. Internetā visās diskusijas ir par to, kā viņi pareizi počāt. Mēs ar draugiem esam nonākuši pie secinājuma, ka gudrākais, ko darīt, ir lāču mamma, ir necelt viņu ārā vispār no ūdens. Skaista zivs atnāks toreiz, reta zivs, dinozauri. Kāpēc viņu čakarēt, vedot krastā vai kaut kur? Es viņu šitiem piemetīšu, tad es dabūšu viņu vajag stiprā smuka. Es dabūšu viņu neizņemot no ūdens, nododēs un palīdēsim vēl. Tāds ir mērķis. Višķāk. Baigi stipri. Gribu uz jūru. Tikko es teicu, ka man vajag mezgliņu pārsiet, ka lasītas varbūt. Un jau ir galā. Ja, te baigi daudz nav par aizspiet. Baigi pumpainā. Jā. Manējā bija tāda bez pumpiņām. Vietējā zivs rekurām stalpstūri. Svarīga. Ja viņi tagad aizies, iznāstos, to viņi atgriezīsies jau kā patsmitīgi. Tas ir svarīgi šitai upē. Net izdaudzījās mazliet. Jā, bet skaties, kondīcija arī smuka, nenobersta tāda. Nu jā, un tagad ir tas, ka tev vajag pacensties viņai pateikt paldies. Pēc iespējas saudzīgākā veidā. Izņemam ārā. Viņa gulēs, pie šī atpūtusies. Izņemam ārā savus āķis stulbos, uz kuriem tik daudz kas uzķerās. Plašas tanziņām nav jābūt tā kā līda kā milzīgām. Viņš jau tāpatās forši nāk. Hops, nav. Nāc ārā. Ha? Un tagad slavenā bildīte ir šitā neizņemot ārā. Ir šitā. Viss. 1, 2, 3. Paldies, jotiņ. Un kaldi tālāk. Tā. Ei tu, skrieti vai nē? Gribu vēl ar tevīm padraudzēties. Nogurus. Viņi nevar saprast, kāpēc šitais tik maz ļauj filmēties. Viss aiziet. Nekustām. Galā ir. Cenšoties nesapojāt viņu. Tev ir interesanti, ka tev dažādi mānekļi, kuri vispār citās upēs nestrādā, tev var makšķerēt seklajās vietās, ja zivis šodien bija noķertas. Uz čerika. Zivis pacēlās pusūdenī, ja. Un tagad pavasaris, viss paliek aktīvs, foršs, tas labākais mēnesis. Labi, klausies, pa mānekļiem ja runājam. Es saprotu, ka šūpiņu tu tikai divreiz pašā sākumā uzliki. Vienā kaut kādā pakrastē metēt, kaut kādā padusē met iekšā. Bet citādāk nē, ja? Nē, šūpiņus es izmantoju šajā upē, kad liels ūdens. Kad var darboties 14, 16 gradu. Tagad ir ideāli, šodien mētāju 10,5, ideāli laikam 8. Bet 8 tas jau pa maz, ja viņš būtu platāks un lielāks bišķiņ tie 8, ja? Tad jau neceļ to tādu zivi, jā. Tad iznāk labāk rotiņš nekā šūpiņš. Šobrīd pa šitādu līmeni, ja? Bet jāreķinās, ka 5-7 to norās.
aukliņa kaut kāda, Japāņu 1,015, gala pavadiņa no 0,28 mm līdz 0,30, 0,40. Es 0,41 izmantoju. Jā, daudz visādi čakari, kur vajag spēku izraut ārā. Jā, tu viņu, kad nākošā metienā iemet pie krasta un iedziļini, ja? Jā. Lēnām ietim un pie pienkas beidz to iedziļināšanu, lai viņš skrien kā tu uz leju. Lēnām iedziļini. Jā, uz leju, ot tā. Tagad maksimāli viņš ies. Viņu ceļ augšā, jā. Neies, šitā viņš neies. Tāpat kā bija vingrana, neies. Tā zin, kas ir interesanti, ka mēs ļoti daudz zinām, kādēļ zivis neķerās, ja? Ļoti daudz, ko varam pateikt, kad neķerās, ja? Un kad ķerās, nekad nevaram pateikt, kādēļ ķerās šodien. Tikai vienmēr, kad beidzies, saka, jā, man tā jau likās. Vispār tā copēšana vienmēr ar muldēšanu ir kaut kur blakus. Atkal balvēs, ja? Jā, video āķi viņš apēta gan. Uzmanīgi, bet uzkanāba. Jā. Un te var smuki redzēt to zivs kondīciju. Viņa vienkārši ir brīnišķīga. Jā, drīz uz jūru. Viņai tās spuriņas visas ir, pasties, cik skaistas. Kurš neārdies, es tevi izvilkšu un atlaidīšu, viss būs labi. Nebūs nekas jāuztraucās. Latvija preses brīvības ziņā esat 12. vietā visā pasaulē. Igauņi 6. Aktavu neražu. Šodien mēs iesim forelēs, tie raidījuma 2. daļā normālā upe. Ja domā par normālu, tad kur upe vislabākā ir šobrīd. Vislabākā ir šitā mazā upīte, tāpēc, ka viņa vairāk mainījusies pēdējā gada laikā. Kāpēc tā? To prasīsim Gatim, bet vispirms jānoķer zivs. Gati, ej no lejas! Esi te jau? Johaidī. Tev vajadzēja pamēģināt to trūpu patīrīt. Labi, apstīsimies šodien. Bija? Bija, es redzēju, iekoda. Ir. Pamēģini tu. Man ir woblers. Iemet vēlreiz. Labi, es pamēģināšu. Bijā gandrīz norāvās. Izlaic ārā viņu. Te? Uzsit norāvās. Jā. Akal? Jā. Norāvās. Gatī, No. tad sanāk, ka šitais ir tas pasākums, ka viņš te nav, jā? Jā, ka viņš te nav. Kāpēc viņš te nav? Es nezinu, kāpēc viņš te nav. Tāpēc, kad uz papīra izskatās, ka tie nav tādi ūdeņi, kādiem te jābūt, jā? Kā grāvs, jeb karpveidīgās zivs. Es nezinu, kā viņi varētu nosaukt šito zivu. Karūs jau nav šitā no tā. Karūs te nav. Laidies, Zaķīt. Lai veicās. Nu, padāsimies, noķērām upē, kur pēc valsts vidas dienesta atzinuma ir karpveidīgie ūdeņi. Šitie upē augšpusē ietek arī dzen. Rūdavot. Rūdavot. Kur tāls trubas tek iekšā augšā vai lejā? Augšā. Arī turpat augšā. Jā. Tad mēs lejpus tāls attīrīšanas iekārtām noķērām foreli. Apceic attīrīšanas iekārtas. Acīm redzot, labs darbs, ne? Ejam tālāk. Mēs joprojām atrodamies karpveidīgo ūdeņos, skatās pēc papīriem, ko Gatim atbild valsts vidas dienests. Sveiciens direktoriem. Ejam tālāk. Šitie manēji akmeņi. Šeit ir upē ielikt akmeņi, ko es ieliku. Vai rodās upē skābeklis. Tā ir tā kā mazā attīrīšanas iekārta uztaisīt. Ūdens jaucās uz skābekli un attīrās ūdens. Šitādi maziņi tā kā attīrīšanas iekārta var kaut kādas cilvēku piesārņojumu vienu cilvēku attīrīt dabīgā. Un šitas varbūt arī no tāls ūdeni ir šitās te tauku putas, kas te ir. Tev būtu jāliek viņas burkā un jāved prom, bet vispār... Toreiz šitādi, te bija viss upi un šitādiem, un tā bija valsts vidas dienas Kaut kāds štruns tas ir, jā, bet viņš... Viņš nešķīst ūdeni. Kanalizācijas. Kaut kāds smaķels. Bišķi, bet mazāks. Šitais ir tā puta jau rāda to, kas viņš attīrās arī dabā. Tie tā salikti akmeņi. Šitie akmeņi arī attīra, tāpēc uzmaisīt. Bet tā, tik traki kā izskatās nav. Jo tā attīrīšana, šitas te akmeņi, viņi attīra. Akmeņi attīra un jā, skābekli. Nu tā mēs šobrīd turpinam ceļojumu Gatu pasaulē. Šitas posms viss trauc, taču te viss akmeņi, šito posmu gribēja
melorātoru izrakt, un tur panāca to, kad to posmu arī aiztiks. Kā tu to dabūji? Gatavu? Nu, paldies Valdai Eņģelei. Latvijas dabas fonds, jā? Jā, upes eksportē. Tu viņu atvilku šeit. Nu, šeit ir bijuši visi, cik es saprotu. Jā. Arī Matīs Žagars, arī valsts vidas dienests, arī pašvaldība. Tu visus viņus Nu, tas bija Stens upē. Šeit bija bijuši Lelda Eņģeli. Aizgājām pie melorātoriem pastendē, un tur bija tāda sapulce, kur mēs panācām, kad šo visu posmu visiem rūdas avotiem neraks, ka to tikai rokdarbā kaut kāds koks izvākt. Nu, respektīvi, labi iekārtos normālā veidā, nevis ar traktoriem. Jā. Citādi bija domāts vienkārši izmest uz krastā? Jā, visu nozāģēt, izmest krastā, noteikti. Uztaisīt pa grāvīti kaut kādu akliepu kājas, nezinu. Kamēr mēs te darbojāmies, zivdzenītes aizlaid garām. Nu jā, ziemā atbrauciet, būs arī ūdenstrasti. Neviens zivdzenīts vien. Nu redz, un šī ir tāda upe, kurā Talsu pašvaldība laiž iekšā tos notekūdeņus. Klasificējot valsts vidas dienestus, to saka, ka šie ir karpēdīgo zivju ūdeņi, te nav nekādas trautetes, līdz ar to nav nekādas augstākas prasības ūdeņu attīrīšanai. Es saprotu, ka tas galu beigās talsiniekiem varbūt citīs pa kabatu, jo būs jāuztur dārgāks attīrīšanas iekārts, bet nu veči nedrīkst šitādā upē laist iekšā savus pusattīrītos notekūdeņus. Fakts. Ja mēs ejam pakaļ nākošajai forelītei, ja taimiņam, to jau paskatīsimies, ka noķersim. Šitā te kopā? Jā, trīnītī. 1, 2, 3. Un tad ir tā, ka viņš ielien pa vidu, un ja viņi ķer no apakšas, tad viņš aiziet uz augšu, ja viņi ķer no augšas, viņi aiziet uz apakšu, viņi nevar ūdeli nošmorēt. Šitā ūdeli var pienirt un dabūt rokā, viņam nav variantu kā aizbēgt. Tā viņš tad ir bedrītē? Nu, viņš piestraumītē vai aizkur, viņš tur cenšas. Šita nav viņš var gulēt. Ja es būtu šita gulēt, redz apakšā. Tur ir tā apakš tukšums. Jā. Tagad mēs ejam, kur tu saki, tur pie tā puļķa vajadzētu būt? Jā. Kurš metīs? Nu, pamēģinām. Akčiki, papiriki. Akčiki, 1, 2, 3. Ej, tu. Ej, ko tur? Kas? Bedrē tā. Jā, to es sapratu. Šitā ir iekšā sūknis, droši tāpēc viņam negribās. Šitie manēji akmeņi. Šitie, jā? Šitas lielais. No tejienes izgāzi? Jā. Nu, šitie lielie visi. Jā. Es to sapratu, ka tu visiem akmeņiem tad tēvs esi. Akmeņtēvs. Tēvakmeņs. Bet tur augšā tas sarkanais liecina par to, ka šitai upē bija cits liktenis paredzēts, es forši. Kad tie paliks droši vien kociņas apūs, neviens viņas nost neņems. Cilvēks uztaisīja ceļu un, protams, vai tā zivs tiek cauri vai netiek, tas cits jautājums, bet vienmēr pie caurtakām foršas bedres. Un vienmēr tajās bedrēs kaut kas ir. Protams, nav gata rotiņš, bet manējais. Ok norāvās, jā, viens bija. Bet tas ir viens, šitādā jābūt 3 vismaz. Un kas tas tur iekārts apakšā ir? Tas ir putenbūrīts. Pelēkā cielā tur dzīvo. Nu šeit pie caurteks, tad, kur tā izsistā bedra, tur melorācijas cilvēki piebērs akmeņus. Lai vairāk nav tā bedra un lai zivs arī tiek cauri viņai. Tā ir cauri tikai cauri? Jā. Aha. Lai taimiņiem ir tālāk ceļš, jo var redzēt šitā kanta, kā izsist arī kaut kāds šķērslis jau kādām zivīm, kas netiek augšā. Te ir diezgan viegli iedomāties to, kas te bija, tā, ka tur kaut kāds viens aizspriedums, otrs aizspriedums, ūdeņš šit tik tālu, nātur lauki, dūņas, viss smird, nekas netek, pasties, kas tad tajās nosēdās nāk ārā šitajā mazajā kabatiņā, viņš ir zivu melns, tātad tas organikas ir daudz pa daudz, tajās nosēdās malā, bet kamēr tā strauma tek un upi čalo un attīrās, tikmēr tā kvalitāte turēties var. Ja nav kaut kādi super karstie un ļoti zem ūdens līmeni rotātie vasaras viduči, tad ir slikti. Bet tad redzi, ka tajā ampē gaujā, piemēram, šitādā malā nekad nebūtu zivu melns ūdens. Un te viņš ir. Tas nozīmē, ka tas Talsu pienesums, kur viņš netek, tur viņš sastājā. Es pazudu kruma. Bija. Tas uzsit. Uzsit, jā? Ja tie koki nevar jau saprast. Padomā, nav tā, ka tev pirmo sēžās. Viņš bišķi baidās. Ir. Nu nāc, papētīsim šito vāravu, ja nenorausies. Krīžuburs nenorausies. Kurš. Nekulies, dabūsies, brīvi dabūs. Johaidī, kā viņš ir iemaucies. Es teicu, kāds skaistumīs, ne? Tāpēc, ka muši iemontēja baigi dziļi. Draugi no valsts vidas dienas, kur ir karpa upes rezultāts. Karpa upe, kurā ir tāds dīvaini pumpainis karps jau. Lūdzu, tiekies gudrībā ar to dzelzs strautiņu, kas ir pie talsiem, kur tals puldeni iekšā.
atkritumus. Pasties kāds skaists filigrāna galva, liels skaists rumpis. Divas apstākļi izskatās labi, no kurienes atnākusi. To mēs nevaram pateikt, ka zinātne pagaidām uz šitās upes vēl nav uztaisīta. Šitādu viesimīlību bieži nevar piedot. Labi, es pamēģināšu iemest. Tev jāmēģina tagad tas jaunā metodīte. Nē, pat tuvu ir. Viņš jau var izlīst, protams, bet viņš diezgan dziļi sēž šitajā dienā. Viņš sanāk, viss bija čurka? Jā, taisnīgs. Te es atvēlu lielo akmeni no lauka malas augšā. Un iemet iekšā? Jā, pa vidi. Un tad izveidojas bedra. Izspied visu foreles krastā, pasties, te nav. Šī bedrē nekad es tādu nav. Jā? Nē, es tev dabūju. Ir. Vajadzēja pateikt, ka nav, ne? Jā. Varētu atbraukt kādu pētnieku noskaidrot, kas ir mazais taimiņš, vai foreli. No Biora varbūt kāds atbraukt. Pateikt, vai tā ir karūsa, vai foreli, vai taimiņš. Kā es cilvēks jau neesmu speciālists, es nevaru pateikt, kas tā par zīvi tāda. Tev arī neceļ klausuli, kad tu zvani. Nu jā, es gribēju noskaidrot kaut ko, bet... Eku, pats, kad kāds man ir. Arī ir. Viņš mazāks. Un mazāks vizuls, mazāk karpiņu. Mazāk karpiņu tā ir. Nu, tas ir pa godu upes atjaunošanai. Nav pa kaut kādiem 400 000, bet tas ir pa velti. Tā kā Talsu pašvaldība ieguldot pieminekļos, es neesmu vietējis, es nezinu, par ko viņš runā. Bet viņš atkal ir uztaisījis, ka viņš izgulda no upes. To, kas nav ieguldīts upē, viņš izgulda no upes un uztaisīs pieminekļu pašvaldībai. Ja kāds nāk Instagram, obligāti nofočējieties un ieliekiet, ka te esat bijuši. Zivis obligāti jālaiž vaļā. Jo viņas ir kanalizācijas ūdeņos dzīvo, indīgas. Gar to koku galu, ja nolaiž. Tur augšā? Jā, tur augšā. Oi, tik tālu, tas var aizmest. Tur vienmēr ir apakšā kāds. Ir jau, vai? Ir jau. Es jau teicu. Redzēju, kādas, bet tas spējas ir pateikt, kur ir. Pats jau tu sataisnīgs, kāds viņš izskatās, tas svarīgais punkts. Jā. Viņš ar to savu trakumu, ka viņš tādā mazā straumītē spēj izdzīvot, ir unikāls tajā dabā. Tad šī tik maza upīte, tik liela zivs. Tu vari pastāstīt vispār, no šeienes jau sākās, ja viss tā, kas bija? Nu, 2019. gadā jau sākās, kad tecēja neatīrīt ūdeņu pa upi, tad jau cīnījās rančo īpašnieks. Un tad 2023. gadā, 29. februārī jau konstatēja, ka tek upē tauki, neatīrīts ūdens. Kaut kādas mēneša laikā 3 reizes bija tās, kā viņi sauc pa avārijām. Jā, šobrīd izskatās ļoti normāli, es tev teikšu. Nu jā, tad viss uzlabojās. Tu pats redz, ka arī netālu no trubas sāk foreles parādīties. Liela? Viņi smuki šaudās. Jā, baigās saimniecība. Šitā ir lielākā līdz šim. Jā. Kurzemes resnā forele. Labi. Tāda ir tā forele, ne tikai bulta uzmetās. Pirmais tu vērsies pie valsts vidas dienas un teici, ka noteikti ziepes. Jā. Un ko valsts vidas dienas? Nē, nu valsts vidas dienas teica, ka ūdenzāles pūstot upē, ka tā smaka varētu būt no ūdenzālēm pūstošana. Labi. Ko gads darīja tālāk? Gads tālāk vērsās pie panorāmas, kas bija filmējuši 2019. gadā. Es pie to pašu cilvēku vērsos, un tad ziemā uzfilmējām atkal. Viņi man prasīja toreiz manu viedokli, un es painteresējoties par savām anāliem sapratu, ka Talsos notekūdeņu attīrīšanas iekārtas iespējams netiek pareizi lietotas. Nu, nav tās gudriņas, jēgas, tāpēc ir politiskās ietekmes. Un otrs, ka Talsos nevienam tas īsti neinteresē. Bija budžetā paredzēta nauda, neizmantoja un tā arī atstāja. Varbūt labi, tagad jau iznāk, varbūt labi vien ir, ko gads tālāk darīt. Nu, tālāk sekoju upei un skatījos, kā to upi varētu uzlabot. Un tad jau tie ūdeņo es tā neticēju, ka bija tā panorāma. Toreiz, kad mēs uzfilmēju to visu to kadru, nojauc lēnām beberdāmas, visu atjaunoju upi. Parādījās strautec, ūdens krāsa mainījās, nebija palēku vairāk. Smaka arī nebija tāda, pēc kolonizācijas, lēnām upi atguvās. Un šodien mēs esam nostaigājuši pa to upi un mēs esam noķēruši mazās forelītes un vidējās forelītes. Tas nozīmē, ka upe dzīva. Protams, ja upe čalo un viss ir forelītes, tad jau dzīvība ir kaut kāda jau parādījusies. Ko tālāk darīs 9 Pauguru Rangers?
Tālāk skatīšos, kad šito posmu iztīrīs melorātoru un mēģināšu ar vietējiem cilvēkiem uzlabot, salikt kaut kādas akmeņus, lai veidojās straujtec. Viss pārējais, un sekošu līdz atkal tāls ūdens attīrīšanam iekārtām, vai kaut kāds uzlabojums būs vai nebūs. Es saprotu, ja tu redzi šito posmu atbraucot ar mašīnu, tad tiešām izskatās, ka nekas nav. Bet tur tālāk sākās zila brīnumi, un es saprotu, ka augšā arī rudenī ir bijuši taimiņi emigrējuši un panāca. Jā, te vēl var redzēt berzi tālāk arī, kas bija taimiņi iekšā. Šogad arī uzpeldējuši. Līdz ar visiem notekūdiņiem viņi bija kaut kā uzpeldējuši, tāpēc, ka bija laikam liels ūdens līmenis, tā viņi kaut kā bija uzšāvās augšā. Vai pirms tam te bija forels? Nebija. Tagad ir? Tagad ir. Kā tu izdzīvot par attīrīšanas iekārtām? Tā smaķa. Tā smaķa, ne? Tad tas zivs tagad ir parādījušies. Ir, jā. Šitais ir psiks, ne? Bez viņam nekā. Smaķeli bieži bija, ja? Nu, jā. Bija tā, ka vasarā logi nevarēja turēt vairāk. Un tagad, kad bišķi sāk interesēties? Ir bišķi labāk? Ir labāk. Stinga. Tas labi. Es paņemšu, tā kā būs riktīgi, ka tas laiks es nefilmēs. Kas tev nāk pulkpēm augšā pulkpēm? Es jau viņas neatpazīstu, bet lielas ir. Nu, tāds točna bija šito te uz rudeni, kā tas vēstais palika. Un tā mēs te atbraucam pastīties. Forši upi mums būs, ja piestrādās. Jā? Kā tik kāds akmens liek, ka priekšā būs labi. Mums tā ir Rangers mašā. Jā, ir tā, ir 9 pakalni Rangers. Savu Rangers.